Valmieras teātra apaļajā zālē trešdienas vakarā pirmizrādi aizvadīja Feliksa Deiča iestudējums Saules pelni. Šis ir stāsts par izcilās franču aktrises Sāras Bernāras dzīves nogali, kuras notikumus uz skatuves izdzīvo aktieri Dace Everse un Tālivaldis Lasmanis. Aizmirsīsim par adatām, bet tu ir vajadzīga jauna metode. Madam, lūdzu, nē! Tas parasti palīdz, bet tu esi nolīdz, lai man palīdzētu. Madam, mēs šodien varētu paņemt pauzi un sāksim rīt ar Tev jau memoāri nerūp. Mēģinot atcerēties pagātnes notikumus, Sāra Bernāra kopā ar savu sekretāru Pitu teatrālā veidā izdzīvo viņas bērnības notikumus, aktieru mākslas augstākos sasniegumus, kā arī personīgās dzīves aizkustinošākos brīžus. Aktrise Dace Everse atzīst, ka darbs pie šī iestudējuma viņai bijis milzīgs izaicinājums. Vēsturiskas personas vispār ir jau kaut gan, kā es jau teicu, neviens jau Sāra Bernāra nav. Tie vairs neviens nav dzīves, kas viņu redzējuši, kā viņa spēlēja vai kā viņa pēdējos gadus dzīvoja. Aktieri uzsver, nec viņu, nec režisora mērķis nav bijis veidot autentisku izrādi par Sāras Bernāras dzīvi. Šis darbs drīzāk raisīs pārdomas, ko patiesībā nozīmē būt aktieriem. Pārdomāt profesijas tādu svarīgumu un vajadzību dažādos gadsimtos. Salīdzināt, teiksim, kā tas viss bija toreiz un kas no tā viss ir palicis šodien. Kostīms izrādēji veidojusi māksliniece Ilze Vītoliņa. Viņa atzīst, ka ir par šo iespēju ļoti gandarīta, jo Daces Everses atveidotā Sāra Bernāra savulaik izcēlusies ar ekstravagantiem un spožiem tērpiem. Tiesa gan izrādēs tās ir par viņas pēdējo vasaru. Viņas atmiņa iespaidā, viņa ir ietērpusies, nav gluži mājas halātā, kaut kādas bijušās greznības paliekas mazliet ir, tā kā apvienojot drusciņu ar tādu mājas tēlu un arī varbūt drusku tādu pelnu miglu tam visam klāt, kaut ko tādu, tas nav neviens reāls viņas tērps, tas nav neviens viņas skatuves tērps, un arī tā nav, teiksim, kā varbūt varētu domāt kopija kaut kam, ko viņa ir valkājusi. Tā ir iztēle. Aktrisei Dace Eversei šī ir 60 gadu jubilejas loma, un tēlojums šajā iestudējumā vēlreiz apliecina, ka Daces talants ir atainots spilgtas raksturlomas. Viņa var visu un ir varējusi to visu savu radošo mūžu, un tas ir apbrīnojami, ka tas nepāriet. Talants nepāriet. Tas ir tik priecīgi. Viņai šī loma piestāvējusi? Es domāju, ka jā. Viņas iemiesošanās un pārtapšanas spējas ir brīnišķīgas. Izrāde bija interesanti un daudz labu teicienu, labu domu. Un aktieri bija tiešām spēlēja ļoti labi, jo gan Tālis, gan arī Dace Everse, tā jau ir mūsu teātra zelta fonds. No bērnības es vienmēr atceros Emīlu Nedarbu māti, un šobrīd ir kaut kas pilnīgi līdzvērtīgs, ko likt vietā un kur attīstīt to domu tālāk, jo tik spilgts tēlojums es nebiju redzējis. Pēc pirmizrādes Valmieras teātra kolektīvs un Daces Everses talanta cienītāji viņu sveica apaļajā jubilejā, kuru aktrise atzīmēja šā gada maijā.